Kroši skaties, es bišķi nesaprotu, vai viņš arī nāk ārā vai kā, bet nu, te visur ir, kur šitās pa gaisu ir. Un tā stabili puses. Un te viņi tā kā nekāds spraugu nav. Un te ir. Katreiz tagad to spīdīgo iekšā. Nā jau brīnums, ka viņš fleitās sītās, bet paskaties to kustību. Tur pat vispār skrūvi ir, nu, nav, neeksistē. Reāli šitā skrūva. Tā kā, jā. Tur reāli viņi nemaz neiet caur tā skrūvu, var redzēt. Kurš parādīšu tur tās kaut kādas bakteru lāftiņa. Re, kur. Skriet. Vienkārši. Tāpēc arī viņš tā kustās. Varbūt tāpēc arī viņš te lauž visu. Nu šitais nereāli vienkārši. Bet nu jādabū šitais nost tagad. Un tur vispār vajag ielikt skrūvu un tad viss būs čotka. Mums jāmēģina to izdarīt. Es pat 10 minūtēm jau atrisināju divas problēmas. Šito grabošo sūdu, kas visu laiku sitās pat izpūtēja, kad pedarbina. Nu arī, kad braucā, visu laiku. Es nezinu, vai es apskatiņu vajag, bet nu gan jau, ka vajag, es tā domāju, jo viņš ir ko beidz. Un man liekas, ka viņi ir normāli maksā, bet nu, nelabas apskatīt īsumā var to pašu uzlikt, nemetīšu ārā. Bet šitajā bundulī man arī bija tas pats, to es jau samīcīju, izmetu. Moši kariņu vajag, nu labi, to nāksies pirkt. Bet, jā, es domāju, ka man redaktoram ir beigta buksi. Es visu laiku ar viņu tā braucu, jo es nezināju, ko parādīšu, nu kā jau iepriekšējā video rādīju, kad skrūva nav. Lūk, šitā ir tā skrūva. Nu, lūdzu, vienkārši. Sākumā vēl tādas divas atradu, ja noliek apakaļ. Un atradu pēc tam īstā izmēra, īsto, nu, ķipa garumu, jā. Un vienkārši ieskrūvēju iekšā, un līdz ar to man reāli plēsa pusasi, ritīgi, nu, ļodzīja. Un man pat liekas, ka viņš ir iznācis ārā, jā, mēģinājuši iespējas apakaļ, tas ir iespējams, nezinu. Bet, nu jā, šities viss parāda to, ka tur, nu, sūdi ritīgi. Te jau kaut kas ir sačakarēts. Bet te kustējās nereāli. Es tagad mēģinu pakustināt redaktoru, jā. Es kustinu visu mašīnu, pilnībā visu mašīnu.